7 komandas un 7 dažādas zupas, kas tiek vārītas dzīvespriecīgā atmosfērā, kur vērtīgi padomījas ar dzirkstošiem smiekliem. Tā varētu raksturot nu pat Liepsalās aizvadīto ugunskura zupas vārīšanas čempionātu senioriem, kas pulcēja teju 200 dalībnieku un viesu. Šis ir 2. gads un būs vēl noteikti. Vai tā būs zupa, biezputra vai saldā zupa vai vēl kaut kas, bet kopā sanākšana noteikti būs ar draugiem un citiem. Jebkurš, kurš vēlās. Un nav jau arī tas vecuma cenas nemaz tik tieši tā kā senioriem. Ja ir vēlēšanās, var arī dažāda vecuma cilvēki braukt. Arī tagad bērni mums ir un viņiem ir te vieta, kur izskrieties, būt un darboties darbnīcās, un tā kā viss notiek. Un tiesa jau padomāts te ir par visu. Gan dažādām aktivitātēm, gan muzikālo sveicienu, taču pāri visam valda zupas vārīšanas azarts. Mums top frikadeļu zupa. Tanie latvieši jau sen frikadeļu zupu, un tā kādreiz arī tāda goda zupa bija, kādreiz bērēs gatavojām frikadeļu zupu, un tāpēc tāda izvēle. Un arī savēl frikadeļus un vienkārši sagatavot. Labi izdomājušas meitenes tādu projektiņu, satikties ir kur un papļāpāt un apskatīties, kā cilvēki vāra zupas. Cienas cer mums ir. Birutiņa vakar žāvēja gaļu, es vakar svārīju sieru. Viss ir sagatavots. Varam sākt svinēt. Un maizīte, un gaļiņa, un viss tas ir viss no sirds. No sirds. Un katram ar savu odziņu un varbūt pat kādu gatavošanas noslēpumu. Kas tur iekarināts? Tur tā pavisam cik? Slepenā garšviela. Kas tas ir? Petersīļi. Pēc tam izņemsim ārā, jo mums jau garšu no viņiem vajag tikai. Viss tas zupa. Bet tā nav parasta, tā ir šķērsām pa dārzu. Tas nozīmē, ka tur visi sezonālie pieejamie dārzeņi arī tiek pievienoti. Arī tas interesanti, ko katrs ir izdomājis, kāda ir izdoma, kāds katram tas rezultāts. Bet es teiktu, ka tas ir varbūt pat otršķirīgi. Šī vieta ir ļoti, ļoti skaista. Tā labā sajūta un tā pozitīvā gaisotne, kas te valda. Bijāt arī pagājuši gadu? Jā. Tas nozīmē 2. gads, un ja būs, tad būs arī 3. Protams. Ja tā būs tradīcija, tad arī mums tā būs tradīcija. Savukārt Sarmīta Avotiņa no Vestienas pagasta šādā projektā piedalās pirmo reizi un atzīst, ka saulainā svētdiena viņai tiešām esot devusi tīkamu atelpas brīdi. Jauki, es iegājusi tagad tajā statusā, senioru statusā un tiku uzaicināta piedalīties, un pirmo reizi piedalos, un forši man īstenībā ļoti, ļoti patīk. Tāda jauka gaisotne un forši cilvēki. Bet ikdienā taču arī patīk gatavot. Jā, man ļoti patīk gatavot. Man profesija būtu pa pavārīti, būtu strādājusi, bet, iznāca savādāk druscīt. Bet es patīk. Pabaroju savus draugus, ģimeni, patīk. Un lai arī šoreiz pēc visu 7 zupu degustācijas notika arī balsošana, žūrija vienu īpašo tomēr neizcēla. Katrai tika kāds tituls, tostarp arī Vestienas komandai, kura, kā zināja stāstīt aculiecinieki, iegūsi vislielāko balsu skaitu. Un jāteic, ka arī mums no RTV šī zupa bija starp favorītiem. Un kā izrādās, tā ir arī pat sava vēsture. Bordertaunas siera zupa. Vestienā kādreiz bija ēdnīca Bordertauna. Un tajā vārīja ļoti garšīgu zupu, Ilonīte. Un mēs viņai izprasījām beidzot to recepti, un tagad mums arī ir. Bet man patīk šis pasākums. Cilvēkus iepazīstīja un piedalies. Visa svētdiena ir tava. Un tādā vietā, kur tu neesi bijis. Un kā jūs sastrādāties? Sanāk sievas vienkārši kopā, un tad katra saimniece taču parasti ir savs rokraksts, kā jums sanāk? Pie viena katla 7. Jā, es viņas komandēju, viņas mani klausīja. It kā. Katra gribēja savu, bet es paliku pie sava. Es kā ģenerālis man teica, ka man jābūt ģenerālim. Un es paliku pie savu, un gan jau būs ēdama. Ja nebūs ēdama, nekas, citi apēdīs tāpat. Saima badā nepaliks. Un tiesa, nepalika ārā. Visi zupas katli tika draudzīgi izēsti, kopā uzdziedātas dziesmas, arī padejots un no sirds pajokots. Un tas viss pateicoties projektu konkursu ietveros gūtajam Madonas novada pašvaldības finansiālajiem atbalstam un Ošupes pagasta sieviešu apvienības Lavanda uzņēmībai. 6 kundzes, mazliet ar vieglu garu, bet ārkārtīgi draudzīgs kolektīvs, un mēs varam dabūt visu gatavu, ja mēs gribam. Ļoti gribas parādīt, kad jebkurā pagastā, jebkurā vietā cilvēki ar gribēšanu un izdomu var panākt ļoti daudz.
Un tas viņām patiešām izdodas, apliecinot, ka Latvijas laukos dzīvo uzņēmīgi, darboties griboši un varoši ļaudis. Sandra Zariņa, Andris Milnis, RTV no Liepsalām.